Vēl pirms jaunā mācību gada sākuma Ogres mūzikas skola pieskandina orķestra skaņas. Šis gads Jurģim kā dalībniekam mūzikas meistarklasē esot pirmais. Savukārt flautisti Adelīna piedalījusies arī pērn. Abi jaunieši kaut nedaudz noguruši pēc mēģinājumiem neslēp sajūsmu par šī gada akcentu – improvizācijas mākslu, ko ikdienā skolā nevarot apgūt. Jā, es nekur neesmu izspēlējis ārā un protams, es iegūstu kaut ko jaunu, piemēram, vairākas tehnikas kādās spēlēt, bet principā, tāpēc, cik es neesmu spēlējis nevienos citos stilos, man šeit ir ērti ļoti. Es nejūtos atkums, varbūt jūtos īstajā vietā, kur es atrodos. Es esmu spēlējis arī klasisko stilu, tādu kā mācu mūzikas skolā, jo šeit pat mācos. Un vispār man ļoti apmierināja bija divi stili, un tas tiešām interesanti pamācīties, beidzot pamainīt kaut ko jaunu. Tas, ka varbūt mūzikas skolā liek tas klasiskais stils nedaudz apnīgi, bet ir jau labi. Globāli apspriežot mūzikas skolu tēmu pērn, Artūrs Mongols nonācis pie secinājuma, ka lēnām izmirstot metāla pūšamie instrumenti mācību iestādēs. Tāpēc pirms gada aizsākta sadarbība ar Ventspils Big Bandu meistarklašu organizēšanā. Tā vadītājs Renārs Lācis savu atbalstu meistarklasē solot arī uz priekšdienām. Ar viņa līdzdalību arī šogad meistarklases dalībniekiem savas zināšanas sniedz Latvijas mēroga mūziķi. Ir viena novērota problēma mazliet bērnu mūzikas skolā, kad uz improvizāciju ļoti maz sanāk kaut kā, jo klasisko pamatu apgūstot, kas, protams, ir ļoti aktuāli. Pēc skolas ir diezgan sarežģīti kaut ko vienkārši kādā skaņdarbā iespēlēt. Un tad, tā arī mums ļoti laba mūzika, pat spēlē visādos labos sastāvos, bet tīri uz improvizāciju iepūst kaut 3 skaņas nav, ne tāpēc, ka nevarētu, bet nav mēģinājuši. Un šis ir tas gadījums, ka to interesi vajadzētu radīt un mācīties arī pašiem komponēt un kaut ko veidot tādu savu. Mūsu repertuārs ir diezgan dažāds. Mēs paņēmām kaut ko no popmūzikas, no Michaela Jacksona, tad mēs paņēmām kādu tradicionālu džeza tēmiņu. Mūzika būs vispār ļoti dažāda, es domāju, un chronometrāža varētu būt kopā ar ansambļiem kādu pusstundu. Es domāju, ka būs jāuzliek diezgan. Un būs arī momenti, kur ir ietverti improvizācijas posmi, un bērni paši varēs kaut vai 2 notiņas, bet nospēlēt no sevīm, mēģināt, un tas viņiem, manuprāt, ir galvenais dzenulis, kāpēc viņi grib spēlēt, ka viņi var kaut ko arī no sevīm nospēlēt. Pats grūtākais ir dzirdēt citus, un tad, kad tu spēlē, parasti tad, kad tu spēlē solo gabalu, tad tev jādzird sevi, bet tad, kad tu spēlē ar citiem, tad tev ir jāieklausās citos un jādzird, ko viņi dara. Es piekritīšu arī tam, bet, manuprāt, visgrūtākais, protams, dzirdēt citus. Manuprāt, grūtākais spēlējot visiem kopā ir tieši dzirdēt, ko tu spēlē. Tu nedzirdi savas lažas, tu dzirdi varbūt, ko citi spēlē nepareizi. Jauno muzikantu sniegumu ik viens varēšot vērtēt 24. augustā 9:00 vakarā pilsētas svētkos. Mūzikas skolas direktors norāda, orķestra spēle esot jāturpina arī skolas laikā, tāpēc jau septembrī mūzikas skolai būšot savs orķestris. Laura Liepiņa, Artis Upe, Ogres televīzija.